Labdien, esmu Dainis, un šodien es jums pastāstīšu par savu pēdējo pirkumu internetu veikalā. Tas ir multimetrs Pilspalva A3008. Te ir viņa marka. 3008. Teiksim, kāpēc es tādu iegādājos un kāpēc es gribu tādu parādīt jums? Tas ir viens no jaunajiem variantiem. Tādas aparātiņas jau ik pa brīdi parādās internetā, ar kuru palīdzību var kaut kādas rāda elektronikas detaļas nomērīt, lielums, pretestības, kapacitāti un šo to tāpat kaut ko patestēt. Bet šis ir vairāk orientēts uz tieši izmantošanu elektriķiem. Kā mums parasti ikdienā ir? Vienkāršākais variants mājas apstākļos ir tāds skrūvgriezīts, ar kuru palīdzību var noteikt, ir fāze vai nav fāze. Un tas arī ir viss, ko ar viņu var darīt. Modernāks variants, jau lielāks, tas jau tāds testerītis, ar kuru palīdzību var veikt ļoti daudz visādas mērījumus un precīzi veikt mērījumus, bet daudziem cilvēkiem ir bail no testera, jo domā, ka nospiežot nejauši kaut kādu pogu, var ieiet ne tajā režīmā un testeri vienkārši nosulināt. Un normāls testers maksā savu 15–20 eiro. Un tāpēc cilvēki baidās, jo te ir ļoti daudz visādas pogas, visādas pozīcijas, kura der, kura neder, un ja mērījuma laikā aizmirst pārslēgties no viena diapazona uz otru, testeri var nosulināt. Tāpēc ir tāds ļoti labs aparātiņš, Pilspalva multimetrs, kas būs parocīgāks lietošanai, teiksim, iesācējiem elektriķiem. Tā, kas viņš ir? Viņš nāk tādā smukā kastītē, mini Pilspalva multimetrs. Kastīte ir tāda normāli noformēta, tas jau liecina, ka firma rūpējas par savu izstrādājumu. Komplektā viņam nāk instrukcija. Instrukcijā tur nekā sevišķi nav, angļu un ķīniešu valodā, kur kaut kādi parametriņi, bet tas ir tā, nekas sevišķs. Tad komplektā viņam nāk vada galiņš, otrs gals, un šādi tādi papildus galiņi. Te es parādīšu. Te ir variācijas, ir tāds dakšiņas tipa galiņš, tā ir garāks tausta galiņš, ja kaut kur dziļāk vajag ielīst iekšā, un dažādi sīkāki galiņi. Es pēc tam parādīšu, kā to lietot. Tātad, kas viņš ir? Barojas viņš no vienas baterijas, 3A. Sākumā man likās, ka tas ir ļoti maz spriegumiņš priekš testerīša, bet izrādās, ka viņam iekšā ir sprieguma vairošanas, sprieguma pacelšanas bloks, vai kā viņu sauc, sprieguma konverters. Viņš pārveido spriegumu no 1,5 volti līdz pat 4 volti. To var redzēt arī tad, kad tiek izvanīta ķēde. Viņš spriegums var pacelties līdz 4 voltiem ķēdes zvanīšanas laikā. Tātad testerītis tiek darbināts ar paaugstinātu spriegumu. Kaut gan baterija tikai 1,5 volta. Un tas, pateicoties tam konvertoram, kas viņam iekšā schēmā, baterija, pat ja nosēž baterijas spriegums līdz 0,8 voltiem pēc ilgākas lietošanas, arī tad viņš normāli rādīs visus parametrus. Tātad viņam ir 3 pogas. Kur man te kaut kas? 3 pogas, tātad ieslēgšana un režīmi. Tad ir hold, tas ir rādījuma noturēšanas poga, un vēl viena papildus funkcija poga. Tātad, lai ieslēgtu testerītim sānos, ir uzrādīti, kādus parametrus, kādos režīmos var mērīt. Teiksim, te ir parādīts auto režīmā. Auto var mērīt spriegumu, līdzspriegumu, maiņspriegumu, pretestību un zvanīt ķēdi. Tātad var mērīt spriegumu, gan līdzstrāvu, gan maiņstrāvu, gan arī ķēdi izzvanīt. Tas ir auto režīmā. Tad otrā pusē viņam ir papildus režīmu, kur redzams, ka var mērīt pikofaradus, frekvenci, temperatūru un arī spriegumu. Tas ir
un diožu zvanīšanas režīms te parādīs, ka viņš dos ārā spriegumu 3 voltus. Tā, tas būtu no tādiem parametriem. Tātad, ieslēdzot pogu, nospiežot, paturot 2 sekundes, viņš ieslēdz autorežīmā. Šajā režīmā, kā es iepriekš rādīju, viņš var mērīt gan spriegumu, gan pretestību. Tātad iespraužam otrā pusē, viņam spraužās iekšā stekers, papildus vadiņš. Tad viņš strādās autorežīmā. Teiksim, paņemsim bateriju. Te man viena krona ir. Jā. Viņš skatās. Tātad te ir 8,18 volti, 8,11 volti. Un DC, tātad līdzstrāvas režīms, tagad sakalpoksties, DC 8,11 volti. Tātad neko neslēdzot, neko nespaidot, mēs vienkārši pieliekam galus, un tāpat šajā gadījumā redzams, kad šeit ir sarkanais taustagals. Mēs viņu te pieliekam otru galu šeit, un zem burtiņa DC līdzstrāvas nekas nav. Tas nozīmē, ka sarkanais galiņš ir piesprausts pie baterijas plusa. Skatāmies, jā. Ja mēs bateriju paņemsim otrādi, tad zem DC parādās svītriņa, tātad testera sarkanais gals ir piesprausts pie mīnus gala. Te mēs redzam, tas ir mīnus. Tagad neko neslēdzot, ne iekšā, ne ārā. Mēs paņemam 220 voltu rozeti un mēram spriegumu. Un kā redzams, man dzīvoklī ir 243 volti, un apakšā ir burtiņš, ko to redzēt labāk, AC, tātad maiņstrāva. 243 volti maiņstrāva. Kā redzat, nekādas papildus darbības es neveicu, es nekādas diapazons, neko nepārslēdzu. Tātad mēs autorežīmā varam mērīt gan līdzstrāvu, gan maiņstrāvu. Tāpat mēs varam izvanīt kādu ķēdi, teiksim, pārbaudīt, vai drošinātājs vesels. Pieņemsim, ka te mums ir drošinātājs, saliekam kopā, nu viņš rāda vada pretstību 0 un pīkst. Tas ir autorežīms. Tātad autorežīmā mēs mierīgi varam līdz gan 220 voltu rozetē iekšā, gan arī pie baterijām visādām. Viņš parādīs precīzi mērījums. Tad tāpat viņam ir papildus mērījumi, papildus kalas, teiksim, nospiežot īslaicīgi select. Šeit ieslēdzas tātad DC līdzstrāva un stūrītī redzams volti. Tagad apakšā AC un stūrītī redzams volti, tātad maiņstrāva mēra. Tagad stūrītī redzams F burtiņš, tas ir faradi, tātad mēra kondensātors, kapacitāti. Te viņš izvanīš diodus vai zvanīšanas režīms, tas saucamais tā. Apakšā diodītas simbols ir. Tas ir zvanīšanas režīms. Šeit viņš mēra temperatūru Celsijos, bet tas mērāmais ir iekšā korpusā. Tā kā viņš nemēra ne ar šito galu, bet viņš mēra to, ka tā temperatūra kāda ir korpusam. Tā pati temperatūra ir Fahrenheitos. Un pēdējais, ko viņš var nomērīt, signālu frekvenci, hercus. Signāla ģeneratoru frekvenci var mērīt. Nospiežot vēlreiz, viņš atgriežas autorežīmā. Tātad ar select mēs izvēlamies pirmo vieglo variantu, ka mums vajag kaut ko ātri nomērīt. Un ar spaidot selectu mēs varam paņemt, izmērīt precīzāk jau voltus, pretestību un vēl šo to. Tā. Tagad viņam trešā poga. Nospiežot vienreiz, viņš parādās burtiņš EF, tas ir electric field, elektriskais lauks. Tā, te mēs šito varam izņemt ārā. Ar viņa palīdzību mēs varam noteikt, vai vadā ir strāva. Tātad vadā ir strāva. Neskaroties pie fāzes gala. Tāpat mēs varam noteikt rozetē,
šitas viņš ir 0, šitas ir fāzes gals. 0 puse un fāzes puse. Tas ir tādā veidā. Nākoši nospiežot vēlreiz apakšējā pogu. Tā. Ieslēdz režīms live. Tas nozīmē, ka jūs tiešā veidā pieskaroties pie fāzes. Te nav. Viņš parādīs. Ot, šī ir fāze. Te jūs mērat patiešo uz spriegumu galiem. Un vēl viena pozīcija viņam ir PA. Tas ir fāzu noteicējs. Ir elektroierīces diezgan sarežģītas, kuras darbojas no 3 fāzes sprieguma. Tas ir 308 volti, 3x380, kur ļoti svarīgi ir fāzes secība A, B, C. Pateicoties, tāpēc uz jauniem aparātiem jaudīgiem tiek obligāti uzrādīts, kuri kontakti kādai fāzei domāti. Jo no tā atkarīgs, kurā virzienā griezīsies motori, kurā virzienā griezīsies visādi dzesēšanas šķidrumi, dzesēšanas ierīces, motoriņi un tāpat ventilācija. Lai to nesajauktu, lai neiznāk tā, ka jūs pieslēdzat aparātu un viņš vienkārši nedzesēs tāpēc, ka sajauktas fāzes un motors griežas uz otru pusi, tāpēc ir šitas testa režīms. Teiksim, tā, ka es ielikšu viņu kontaktā, viņš man parāda PA, tas nozīmē, ka tā ir fāze A, un man viņš prasa sameklēt fāzi B. Te var redzēt tas astotnieks, viņš tā kā B un C. Un tā, par cik man te tikai 221 fāze, tad to pārējās fāzes nevar atrast, bet, nu, tā funkcija darbojas. Tā, izslēdzam ārā. Tā, kas te vēl? Tā tad viņam ir galiņa. Te viņam ir iet patur nospiest uz šito trešo pogu ilgāk. Te viņam iedegas galā lampiņa. Nu, sevišķi gaisma tur nav, bet to vietu, kur ir kaut kas jābaksta, viņš apgaismo. Tāpat paturot ilgāk, tā gaismiņa nodziest. Tātad par galiņiem. Šitam ir tāds galiņš, es jau te viņu skrūvēju vaļā. Šito var izskrūvēt ar plaķinītēm viegli. Nu, un ielikt, teiksim, ja vajag garāku. Kaut kur dziļāk jātiek. Nu, ir šitāds galiņš. Kaut kur vajag tikt iekšā. Un tāpat arī dažādi citi galiņi. Teiksim, ir tāds galiņš. Ir tāds ar tādu krokodīlīšanu, kas domāts. Ne krokodīlīšanu, bet dažādiem štekeriem. Šeit jūs varat paņemt ot tādu spraudni uzbāzt. Nu, un tad šito galu var kaut kur pieskruvēt, ar otru galu var staigāt mērīt, un te jums priekšā būs rādījumi. Tā. Nu, un te viņam vēl papildus pāris galiņi, bet, nu, tos es visus nerādīšu. Tā kā tāds pildspalva multimetrs ir ļoti parocīgs, viņš ir ļoti maziņš. Teiksim, salīdzinoši to pašu skrūvgriezi, noliksim blakus. Viņš ir praktiski tajā pašā garumā. Tikai mās drusni nesnāks. Bet funkcijas viņš ir gandrīz tā kā pilnvērtīgs testeris. Tikai atšķirās ar to, ka viņam ar viņu viegli strādāt. Un vienīgais mīnus tas, ka ar viņu palīdzību nevar nomērīt strāvu ķēdē. Bet ļoti daudz to pie mums nekad arī nemēra. Nu, vienkārši mirstīgi, kas saka. Baterija viņam maziņa, bet cilvēki saka, ka viņš 3-4 mēnešus stabili strādā. Un par cik viņam ir tāda variants, ka viņš strādā arī pie puses nosēdušās baterijas, taču tās baterijas vietā var likt arī akumulātoru pirkstiņus un ik pa brīdi viņu slādēt pēc vajadzības. Nu, un tas arī būtu viss. Tā kā tiem, kas baidās no testerīšiem, bet grib kaut ko baudīt, silti iesaku šitādu aparātiņu. Jo ar viņu palīdzību, teiksim, auto režīmā, jūs varat gan mājās pārbaudīt fiksu elektrības stāvokli, gan tāpat mašīnā pārbaudīt spriegumu, pārbaudīt drošinātāju, vesels vai nav vesels, jebkurā stāvoklī. Un tāpat viņam tā hold rādījuma noturēšanas funkcija,
teiksim, jūs kaut ko mērat, mērīšanas laikā nospiež vienreiz hold, un tas rādījums saglabājas. Jūs noņemat aparātu no mērāmās detaļas, un viņš te parāda savu rādījumu. Nu, ar to arī būtu šodien viss.